Ja redzi šo, es zinu, ka svētais gars darbosies pār tevi. Dievs tevi atbrīvo, pārvietojot tevi. Mēs esam momentā, laikā, kur loks ir atvērts. Dievs izraisīs pātrinātu kustību, kur liks tev pārvietoties. Izraisīs ceļu, pa kuru vēl neesi gājusi. Jo viņš zina, kas nāk. Viņš zina, kur viņam tevi jānoliek, un viņš ved tevi uz šo vietu. Viņš ved tevi no vietas, kur tu biji. 2. Mūzes 26. nodaļā tur runā par pārvietošanos. Īzāks pārvietojās, taisīja dzīvojamo vietu, raka aku, cēla savu dzīvi ap šo vietu un izcēlās strīds, nekaunība, nesaskaņas, konflikti, naidīgums, un tas nojauca telti un gāja uz nākamo vietu. Dievs veda uz plašu vietu. Mēs esam momentā, kur Dievs mūs atbrīvo. Dievs pārvieto mūs no darba vietām, draudzes, attiecībām, kurās tu biji, kur bija derība, tu cēli ar šo cilvēku. Viņi būs daļa no tā, kā Dievs palīdzēs tev celt to, ko Dievs tev dod. Tu palīdzēsi viņiem celt, ko Dievs viņiem dod. Nāk sadraudzība, un Dievs tevi pārstāda uz vietu, kur tev būs vieta. Jēzus teica mācekļiem, ja viņi dod tev vietu, aicina tevi, zini, ka tev ir atļauja palikt. Ja tevi ielūdz, tā ir atslēga. Ja tevi aicina cilvēks pie sevis, varbūt pēkšņi aicina, pēkšņas iespējas, pēkšņi tu ienāc cilvēka prātā. Kādi no jums pēkšņi saņem uzaicinājumu, kuru neredzēja nākam, un neredzēja sevi uz to pusi ejam, vai tur strādājam, bet Dieva gars tevi veda tur. Tā ir tā vieta, kur Dievs tevi sauc. Dievs tevi izrauj, Dievs tevi atbrīvo no vietas, kur tevi apsūdzēja. Viņš salauž apsūdzības spēku par tevi, atbrīvo no naidīguma vietas, strīda vietas, no vietas, kur tev nav vietas. Es nerunāju par tiesībām, runāju par to, ka tu pieliki pūles, tu biji uzticīga, bet tas nestrādāja. Tur vairs nebija žēlastība, jo žēlastība pacēlās un aizgāja. Svētais gars pārvietojās. Pa ceļam braucot redzēju lietus mākoni, un tas ļoti ātri pārgāja uz ceļa otru malu. Tas kustējās tik ātri. Es jūtu, ka svētais gars steidzināja mani skatīties uz mākoni un teica, seko mākonim. Mākonis prezentē Dieva klātbūtni. Vecajā derībā tā viņi tika vadīti. Viņiem bija jāseko mākonim, un tā bija Dieva klātbūtne. Un tur, kur mākonis apstājās, tur viņa cēla nometni, teltis. Bet es tev saku, ka mākonis kustās, bet mums ir svētais gars mūsos. Svētais gars tevī, lai tevi vadītu, kā agrāk mākonis vadīja debesīs. Dievs tevi pārvieto ārā no šīs atmosfēras, kas bijusi tik ķildīga. Tā bija pilna ar apsūdzībām. Tevī izraisīja ļoti daudz šaubu. Bija greizsirdība, reliģijas gars, un tas cēlās pret tevi, lai tevi apturētu. Dievs pārņems tavas neveiksmes un neizdošanos ar dāsnu žēlastību. Dievs neskatās uz tavām kļūdām, lai tevi saplosītu. Jēkaba 1, 6-8. Bet lai viņš lūdz ticībā, nemaz nešaubīdamies, jo kas šaubās līdzinās vēja dzītam un mētātam jūras vilnim. Jo tāds cilvēks, vīrs ar dalītu dvēseli, nepastāvīgs visos savos ceļos, lai nedomā, ka viņš no tā kunga ko saņems. Ja jūties nemierīga, tu esi neizlēmīga, tu brīnies, vai šī pāriešana ir no Dieva. Mīļais Dievs, atbrīvo, lai tavi cilvēki tev seko, lai seko mākonim. Es salaužu vainas spēku, lai nav dubults prāts, nožēlo par šaubām, maini prātu, tā ir dvēseles dalīšanās. Ja šaubies, daļa tavas dvēseles ir projām vietā, kuru tu atstāji, un otra daļa iet uz priekšu nākotnē. Daļa tevi zina, kad tu zini, kad Dievs ir tajā, jo gars mudina tavu garu. Tev vajag aizvērt durvis pagātnei, salauz katru saiti, kas tev ir ar šiem cilvēkiem, nožēlo, aizgriezies un seko.
Dievam, Svētajam garam šajā sezonā. Lietas pātrinās, mēs ieejam pātrināšanā. Neesi neizlēmīga, jo tu paliksi iesprūdusi, un tu nepāries nākamajā vietā iešaubīsies. Aizsver durvis pagātnei, viņu domām par tevi Dievs atbrīvo, pārliecību par saviem cilvēkiem. Fokusējies uz to, kur Svētais gars tevi ved. Svētais gars dzīvo tevī. Tas, kas notiek tev vēderā, kādi jūt, intuīciju, Dievs tev to deva dvēseli, lai ar tevi runātu. Tāpēc tava sezona mainās, jo Svētais gars steidzina tevi, viņš atbrīvo tevi. Kādam tā ir fiziska kustība, tu maini adresi. Tas vai nu notiek, vai notiks. Tu to jūti, lai šis ir tavs apstiprinājums. Jaunas lietas pātrinās. Tik ātri tavā dzīvē. Esi pārliecināta, nepieļauj viņu balsīm likt tev šaubīties. Nešaubies, šis ir tas, ko Dievs tagad saka. Dievs darbojas ar tavu neizlēmību. Dievs negrib, lai tu par to jautā, šaubies ilgāk. Viņš ir šajā kustībā. Kaut kas ir ar kustību, un šī kustība ir saistīta ar tavu atbrīvošanu. Saņem to.